Jau 3. gadu Kalsnavas arborētuma taku līkumos un kāpumos tiek organizēts mīdītāju MTB kauss, piedāvājot distances visiem sagatavotības līmeņiem, no pašiem jaunākajiem velomīļiem līdz rūdītiem sportistiem. Kausa dalībnieki lielākais iegūms šeit piedaloties ir kvalitatīvi noorganizēts mačs ar izteikti ainavisku vidi. Ļoti patika taciņas, ļoti patika. Noteikti atgriezīšos. Nobraucu 25 km, ļoti labi gāja. Trenējos nedēļā ap 200 km un tad arī šodien 4. vietu dabūju. Jūs braucāt pati? Pati braucu, jā, 10 km braucu. Trase patika, 2. gadu braucu. Šogad bija kaut kas savādāks, interesantāks. Bet ikdienā riteni arī sanāk braukt? Jā, es jau aktīvais cilvēciņš esmu. Katru dienu braucu ar velosipēdu vai staigāju ar savu īpašo meiteni. Tāds dzīves stils pašlaik. Kā mači, kā trase? Oi, grūti. Pelpot bija grūti. Spēka nebija, bet cīnījāmies. Kā pašam liekas, kā gāja? Priekš tā, cik es biju trenējies, labi. Tos, kurus es gribēju, tos uzvarēju, nobraucu savā līmenī. Kā tur bija tiem tramplīniem? Bija drosme lekt? Jā, protams. Gar zemi nebija? Ļoti labi, tur varēja uzlikt un tikt visiem priekšā un iegūt daudz laika. Baudam tālāk, paldies. Drosmīgi, kā saka, tika tālāk uz priekšu. Šis ir pirmais gads, jeb? Man šis ir pirmais gads šeit tieši, jā. Otrais arī būs? Skatīsimies. Tikmēr pusmaratona uzvarētājiem Ritvaram Jakubovskim šis ir jau 3. gads, un kauss ir sportists, te nu beidzot esot sacensības līmenī, kur neko pielikt neatņemt. Diezgan trasa tehniska, ja daudz nav vietas, kur atpūsties, ja tu izbrauc uz Grantenes, tāpatās ir jāstrādā, lai panāktu kaut kādus priekšsējos, ja atkal iebraucot mežā. Atkal cita enerģija jāizliek. Izlaicu abus trampolīnus, patika. Grūti ir, protams, jaunās taciņas, kas vēl nav piebraukts līdz galam tās grūtas. Beigās gan dabūjām nedaudz lietu, kas druscītiņi tā kā veica korekcijas. Līderis, kas gāja man pa priekšu, sāka iepalikt, tad man izdevās viņu panākt un apsteigt. Gandarījums liels, nākamajā gadā arī būs starti? Jā. Cīņā par balvām un medaļām kopumā piedalījās vairāk nekā 300 riteņbraucēju, un arī šogad maratona distancē nepārspēts palika pagājušā gada līderis biatlonists Aleksandrs Patrijuks, saņemot maču galveno balvu mīdītāju ceļojošo kausu. Gāja labi, trase arī forša. Džeki pacentušies. Ir jaunas taciņas klāt salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Tas uzreiz šo trasi padara vēl interesantāku. Ir kaut kas, ko gribētos citādāk, vai viss ir super un turpinam? Gribētos vismaz vienu garāku kalnu, kas varētu sanākt ar trases tālākajā posmā, tad būtu pavisam super. Kā stāsta mīdītāju organizatori, trase katru gadu tiek pilnveidota, savukārt maču ideja svētki ģimenei un azarts sportistiem nemainās. Mēs mīlam takas, mēs mīlam kuplus mežus, un jo dziļāk, jo labāk, jo sarežģītāk, jo labāk, un tāpēc mēs arī cenšamies to trasi būvēt tehniski interesantu, tehniski sarežģītu, bet nepārspīlējot, protams, lai var sajust arī to garšu, piemēram, pagājušā gada tautas braucējs, kurš saprot, ka hei, es varu vairāk, viņš piesakās pusmaratonam un saprot, ka arī tas ir tas, ko viņš spēja. Katra līmeņa braucējiem ir attiecīgā līmeņa trasīte. Iesācējiem 10 km, ļoti viegli pa ceļiem, pusmaratonam jau nedaudz sarežģītāk, līdzīgi kā maratonam, tikai īsāk, bet ar tramplīniņu, tas, kas mums patīk pašiem mīdītājiem, takām, dabīgiem mežiem, skaistiem mežiem, ainavām. Šīs nav tikai sacensības, šis ir vesels pasākums visai ģimenei. Bieži vien, piemēram, mēs aizbraucam ar ģimenēm, ar faniem līdzi, un viņiem nav ko darīt. Pļavas vidū nīks 2 stundas. Mums šeit ir darīt, ko spēja tik aptvert. Sportiskais Kalsnavas pagasts ir ieguvis vēl vienu sportisku aktivitāti. Paldies viņiem! Šī mīdītāja kustība iet tikai uz augšu, ar vien lielāku dalībnieku skaits. Es domāju, tas ir tikai sākums, tas ir tikai 3. gads. Zinot viņus, vēl daudz kas skaists šeit notiks. Aiziet! Un tiesa, arī mēs no RTV sarunā ar uzņēmīgajiem vīriem sajūtām deksmi augt un izaugt, un kausa Emīls atstātais sevis kaut ko paliekošu. Vēl tikai jāpiebilst, ka šoreiz mīdītāju mači iezīmējās ar vēl vienu notikumu – asfalta seguma atklāšanu, ko simboliski iezīmēja novada domes priekšsēdētāja brauciens sportistu kolonnas priekšgalā. Šis jaunais asfalts uz arborētumu ir ceļš ar milzīgu pievienoto vērtību. Arborētums ir top 3 turisma galavērķis Madonas novadā. Un, protams, šādi pasākumi arī var labāk iegūt savu mājvietu pa kvalitīvu ceļu. Un caur tādu prizmu arī jāskatās ir par dažādu veidu ieguldījumiem. Pilnībā finansēts no pašvaldības, 1 kilometrs asfalta Grantas seguma vietā.
Iniciatīva nāca gan no pagasta, gan no arborētuma, gan arī mēs domāju sapratām šo vajadzību, tika atrasta iespēja nofinansēt un izdarīt. Bija diskusija par to dubulto virsmas apstrādi vai uzlabot grandas segumu, bet, manuprāt, bija pareizi, kad vienreiz kārtīgi un lai labi kalpo ilgtermiņā. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.